Rīgas valsts 2. gimnāzijā 2013. gada 1. septembrī latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Anstrāna kļuva par entuziastisku skatītāju dažādiem televīzijas raidījumiem. Daži no tiem lika viņai smieties līdz asarām, daži citi patiešām liet īstas asaras, bet tomēr vēl citi gremdēties sentimentālās pārdomās. Un tā 3 gadu garumā Labvakar, dargie skatītāji! Esiet sveicināti šovā dejo ar 12. A. Šovakar pie mums studijā šova noslēdzošais raidījums. Un šovs var sākties! Kā pirmā uzstāsies tautsdeju pārstāve Anna Avota ar savu partneri. Kā nekas nav sajūtas? Nē, viss ir kārtībā.
Un kā nākamā uzstāsies sportēja pārstāve Paula Kukute ar savu partneri. Nu, bet te kādam kaut kas šodien nav. Kā jau teicu, viss ir kārtībā. Sagaidām Paulu. Sagaidīsim Karsei meiteņu komandu Elīzu Madara Zundi, Sintīju Plato, Dāciju Jorganovsku un Līgu Ela Indzeri. Nē, Kiti, es to neizdarīšu. Nē, man ir jāsaka, man ir darīšanas pie... Aplausi meitenes! Voilà une baguette avec du fromage. Ça va bien? Oui, ça va? Ça va? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah non, merci. C'est pas du moins. Bah écoutez, là, je peux vous donner 50 000 raisons pourquoi je l'avais organisé, mais le fait c'est que je suis en retard, je suis désolée, mais bisous. Nosiya Stoklaniok. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát, no, mivel magyar vagyok, annyira jól tudok főzni, és már is hoztam gulyás nektek.
ein Bio-Tee? Danke schön, aber ich trinke nur Bio-Tee. Aber okay, ich mag alles, was Bio ist und ich denke schon auch in unserer Wohnung können einen Biogarten machen. Meine Schwester ist schon hier. Was machst du, Annette? Du machst keine Brezel. Ich tue keine Brezel. Nein. Oh, ist das kein Bier? Ist das nur Tee? Ist das kein Bier? Habt ihr Bier? Habt ihr Bier? Habt ihr kein Bier? Ihr habt kein Bier! Ihr habt kein Bier! Ihr habt kein Bier! Oktoberfest! 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 Labvakar, ja jūs tikai tagad ieslēdzāt savu televizoru ekrānu, tad es jums atgādināšu, ka pie mums šovakar studijā 12. A klases pārstāvis. Esam paguvuši jau noskaidrot to, ka šo 3 gadu laikā viņi, kā jau humanitāri, ir devušies ne tikai ceļojumos grāmatu pasaulē, bet arī bijuši pa naski pasaules apceļotāji. Kopumā par šiem 3 gadiem apceļojuši tevi vai 30 valstis, kas ir iespējīgs skaitlis. Es zinu, ka jums ir vēl ko teikt. Jā, ir gan. Mūsu klase vienmēr ir izcēlusies ar interesantumu, oriģinalitāti. Un man atmiņā vislabāk ir palicis tie dažādie veidi, kā mēs apsveicam viens otru. No ārkārtīgi skaļām ovācijām līdz krāšņiem ziedu klēpiem svētkos. Sveicam viens otru gan par lieliem, gan maziem notikumiem. Bet viens tāds viskārtīgākais apsveikums bija mūsu klases biedrenes Beātas pilngadības svētkos, kad mēs viņu iepļaukājām ar zivi. Kaut gan tas bija tas, ko viņa pat vēlējās. Savukārt man visspilgtāk atmiņā ir palikušas ekskursijas. Tajās esam devušies gan pa Latviju, gan ārpus tās robežām. Un vienā no pirmajām ekskursijām aizsākās lieliska tradīcija. Katru reizi atvest kādu suvenīru. Un tad, lūk, no Tallinas mēs atradām šīs ērtās, burvīgās un stilīgās augstupēžu kurpes. Un burvīga ekskursija bija arī 11. klases sākumā, kad mēs devāmies ciemos pie Māras uz Kolku. Un otrajā ekskursijas dienā mēs devāmies uz Ances mūžu, lai jau iegūtu jau kārtējo suvenīru, burvīgo cepuri, ko Beāta mums tikko parādīja. Bet pēc tam mēs devāmies uz Ventspili, lai bāzt pusdienas. Un pie pusdienu galda saviem klasbiedriem stāstīja par savas mazās 4-gadīgās mācītas tradīciju vienmēr fotografēties ar visgarākajiem frīkartupeļiem, kādi ir šķīvīti. Un tad arī lūk, gandrīz jau pilngadīgām ģimnāzistēm tapa šāda bilde. Un kā tu jūties, Elīze? Kā jūtos es? Ir tik interesanti padomāt un iztēloties savas klases biedrus. Iztēloties, kā klasē apstājas laiks un kādas atšķirības ir šīm visām personībām. Un es pavisam noteikti nebaidos teikt vārdu personību, jo tas, man liekas, visvairāk raksturo katru no maniem biedriem. Ir bijušas dažādas situācijas. Iedomājos skolotāju klases priekšā, cenšu izskaidrot mācību tēmu, gudri prāti uzdod vairāk jautājumus nekā spēj uztvert atbildes. Dzirdam zīmuļtrietienus papīra, to kāds skits, kas varbūt kādreiz kļūst par mākslas darbu. Turpretim ir cilvēki, kas sēž pārspriež savu dzīves stāstu. Zin, varbūt kādreiz izlasījuši kādu autobiogrāfisko romānu. Bet visam pāri šāds sulīgi un trekņi smieku, kas parāda līdz arī pārējos. Skaisti. Patīk būt daļai no šī visa. Esmu gata. Paldies!
Uz šīs sentimentālās nots arī izskan mūsu šī vakara raidījums. Es ceru, ka jūs, mīļie skatītāji, šobrīd kavēties atmiņās par saviem vidusskolā pavadītiem gadiem. Arī man šis laiks ir bijis ļoti īpašs un liels un traks piedzīvojums. Ar jums kopā šovakar bija Agata Kauliņa. Ar labvakaru un uz tikšanos!